Un tagad ķeros klāt pie karpas gatavošanas. Karpa ir tāds tradicionāls Ziemassvētku ēdiens daudzās pasaules valstīs, ne tikai pie mums. Piemēram, Polijā, Čehijā tā ir jo īpaši populāra. Es savai Ziemassvētku maltītei nopirku karpu, kur ir nedaudz smagāka par kilogramu. Veiklā es palūdzu, lai to iztīra, jo man to ļoti nepatīk darīt. Atstāju tikai zvīņas, jo zvīņas ir tās, kas nestai nākamā gadā to naudu. Un tagad es tās notīru, tad tās noteikti vajag izkaltēt, jo pagājušo gadu man bija tāds interesants gadījums, kad es zvīņas, it kā pie kamīna izkaltēju, bet otrā dienā ieliku maciņā. Protams, gribās jau, lai uzreiz ir tā nauda. Un ieliku maciņā, un tad nevarēju saprast, kāpēc ir tāda dīvaina smarža. Pēc tam atklāju, ka tas ir no manām karpas zvīņām. Karpu var taisīt dažādos veidos. Es šodien taisīšu karpu ar burkāniem, āboliem, ķiploku un sviestu. Taču ļoti populāri, sevišķi Polijā, ir karpa ar majonēzi, var taisīt arī ar skābo krējumu. Karpu var arī kādas stundas iepriekš iemarinēt citronas sulā, garšvielās. No karpas sanāk arī lieliski galērti. Tad, kad karpai esmu notīrījusi zvīņas, to uz mirkli iemarinēšu citronas sulā, ar ķiplokiem pievienošu arī burkānu, garšvielas un sviestu. Sākumā citronu. Zivi pēc tīrīšanas noteikti nevajag mazgāt, tad pazūd visas labās garšas. Ķiploku ņēmu 4 daiviņas. Var ņemt arī vairāk tiem, kam garšo tādas asākas, izteiktākas garšas. Karpa ir ļoti populārs ēdiens arī augstā veidā. Uz Ziemassvētkiem jauno gadu ļoti bieži gatavo tieši pildītu karpu. Tagad to ar ķiplociņu arī ierīvē. Vairāk tai viducī, lai visi tie labumi sasūcās cepšanas laikā. Vēl ņem mīkstu sviestu. Sviestu arī tā bagātīgi iekšpusītē. Un īsti pirms cepšanas es karpā iepildīšu arī ripiņās sagrieztus ābolus. Karpai pārkaisu sāli, piparus, ļoti labi pie zivs der citronu pipari. Vienmēr vajag pārbaudīt, vai zivī žauns ir izgriezts vai nē, jo, ja tās paliek, tad zivs varbūt ļoti rūgta. Man jau ļoti nepatīk žauns griezt, bet kas jādara, jādara. Nevar jau sabojāt zivs garšu, tad es to daru pati. Tagad karpai vēderā ielieku burkānus. Uz šo karpu es ņemu 1 burkānu. Tagad, lai karpa nedaudz iemarinējas un pa to laiku sataisīšu suflē, vispirms ieslēdzu krāsni uz 180 grādiem. Jo suflē es cepšu kopā ar karpu, to cepšu 40 minūtes un vienādā temperatūrā. Vispirms priekš suflē atdalu olu baltums no olu dzeltenumiem. Es ņēmu 7 olas. Svarīgi, lai pie baltumiem neiekļūst neviens dzeltenuma kriksīts, jo tad būs grūtāk uzputot. Jo suflē tas taču ir tik gaisīgi, tik viegli. Un suflē, protams, ka nāk no Francijas. Suflē var būt gan sāļš, gan arī salds. Tas prasa ļoti daudz mīlestības un uzmanības. Gan to cepot, gan arī putojot. Tieši tāpat kā ar vējkūkām. Šodien tādi īsti mīlestības ēdieni. Tad, kad olu dzeltenuma atdalīt no olu baltumiem, uzkarsēju 300 gramus piena līdz vārīšanās temperatūrai. Un blakus katliņā izkausēšu sviestu 50 gramus. Suflē var taisīt gan ar zivi, gan arī ar gaļu. Es šodien taisīšu to ar dārziņiem, ar zaļiem zirnīšiem un burkāniem, kā arī pavisam nedaudz puravu. Tad, kad sviests ir izkusis, tad iesijāju 2 ēdamkarotes miltus. Un to samaisu. Piens ir uzkarsis, tad to pakāpeniski pievienoju
šim sviesta miltu maisījumam pakāpeniski, tas tāpēc, lai nerastos nekādi kunkuļi, lai var to vienmērīgi izmaisīt. Tagad te piebaru garšvielas, piparus un sāli, kā arī muskatriekstu. Un tad pa vienai iemaisu olas. Sāli nepārāk daudz, jūs izmantošu sieru, kurā arī ir diezgan daudz sāls. Un tagad olu dzeltenums pakāpeniski. Nevajag likt uzreiz visus. Tos iemaisu pa daļām. Olu dzeltenums noteikti nevajag iemaisīt karstā piena miltu maisījumā, jo tad tie var sarecēt, un tad suflē nesanāks. Jā, pierīvēju muskatriekstu garšai. Kādu 1/4 daļu muskatriekstu taču tik ļoti piestāv Ziemassvētkiem. Tad šai masā iemaisu 1 ēdamkarotu kukurūzas miltus. Suflē var gatavot arī tikai no kukurūzas miltiem. Tad tos iemaisu karstajā sviestā un pēc tam ar pienu kopā. Un tagad šajā mērcītē iemaisu sieru. Es ņēmu čedaras sieru, var izmantot arī Holandas, Krievijas, tādu trekno sieru. Tad to pakāpeniski iemaisu. Šo daudzumu man ir kādi 300 grami sieras. Atliek tik saputot olu baltumu stingrās putās. Un tagad iecilāšu olu baltums kopā ar šo sieru un olu dzelteno masu. Labāk ir darīt otrādā, kad olu baltums liek klāt pie siera masas. Man tā bļoda gadījās tāda mazāka, tad es daru šādi. To iecilāšanu vajag darīt tā ļoti maigi, viegli, jo olu baltums ir tik gaisīgs, lai tas nenoplok un saglabā to savu vieglumu un gaisīgumu. Trauciņus svarīgi ir pirms suflē iepildīšanas uzkarsēt krāsnī, lai tie ir karsti. Suflē var cept arī biezajās kafijas krūzītēs. Tagad uzkarsētos suflē traukus kārtīgi iesmērēju ar sviestu. Trauciņiem jābūt karstiem, lai cepšanās process sāktos pēc iespējas ātrāk. Šajos trauciņos var iekaisīt arī sarīvētu sieru, gan to pašu čedaras, Krievijas vai Holandas, vai arī parmezāns sieras arī labi derētu. Tagad pildu suflē masu trauciņos, tā līdz pusītei, jo suflē cepoties noteikti izkāps ārā no trauka. Tad uzlieku burkānus un zaļos zirnīšus, kā arī puravu šķēlīti. Un pēc tam atkal uzlieku suflē masu. Suflē var cept arī lielā formā, kā kūku, tad tā ir jācep ilgāku laiku. Tik daudz smieku, vēl nav līdz nekā. Tik daudz Karpēju uz pannas, apkārt apliku ābolus, vēlreiz nedaudz citronas sulu, pārkaisu ar mandelēm. Un tagad lieku to cepties 180 grādos, kādas 40–45 minūtes. Un augšpusē lieku suflē tieši tādā pašā temperatūrā un tieši tikpat ilgi. Suflē lieku uz restītēm tā, lai tas karstums piekļūtu zivij. Un kamēr suflē ir krāsnī, noteikti durvis nevajadzētu virināt, jo tad tas var saplakt.